Ceļā uz skolu var gadīties saskarties ar dažādiem šķēršļiem un situācijām, par kuru sekām nevienmēr spējam iedomāties, tāpēc apskatīsim dažas no tām. Braukšana blakus ir jautrāka, bet vai apzinies sekas? Ceļa nomalēs un uz ietvēm var būt bedres, akmeņi vai nomest priekšmeti. Tā var sašaurināties, vai arī gājējs var pēkšņi mainīt savu kustības virzienu. Turklāt velosipēdistam ceļa pusē var tuvu braukt mašīna, kas savukārt var radīt spēcīgu vēja plūsmu, paraujot velosipēdu uz stūri. Ja laicīgi nepamanīs šķērsli vai nepaspēs noriet uz blakus braucošā kustību, nespēs nobalansēt velosipēdu un visdrīzāk sekos kritiens. Mēģinot izvairīties no blakus esošā velosipēdista kritiena, otrs instinktīvi var paraut stūri uz vienu vai otru pusi. Blakus esošiem braucējiem šādā situācijā nobalansēt velosipēdu ir ļoti sarežģīti, un sadursme vairumā gadījumu būs neizbēgama. Ja kritiens būs uz ceļa pusi un tajā brīdī garām brauks mašīna, tad sadursme var būt pat letāla. Noteikumi nosaka, ka pārvietoties pa brauktuvēm atļauts tikai braucot vienam aiz otra. Braukšana ārpus pilsētas ir bīstamāka, jo satiksmes intensitāte un ātrumi ir lielāki. Braucot ar velosipēdu ārpus pilsētas, rēķinies gan ar transporta līdzekļiem, kas brauc no mugurpuses, gan tiem, kas brauc pretī, un veic apdzīšanas manevrus. Velosipēdam obligāti jāatturas pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai malai. Ja iespējams, ceļu šķērsošanai vienmēr izvēlies gājēju pāreju vai plaši pārredzamu vietu. Lai droši šķērsotu ceļu, pārliecinies, ka netuvojas transporta līdzekļi. Ja maini virzienu, rādi virziena žestu, lai informētu citus ceļu satiksmes dalībniekus. Šķērsojot brauktuvi pa gājēju pārējām vai regulētiem krustojumiem, atceries, ka tas ir jādara gājēja ātrumā. Vadot velosipēdu, tu vadi transporta līdzekli, tāpēc tev ir jāvelta nedalīta uzmanība ceļam un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Tomēr paturi prātā, ka situācijas uz ceļa var būt dažādas. Viens no riskiem, ar kuriem gan pilsētu vidē, gan ārpus pilsētas ir saskāries gan arī ik viens riteņbraucējs, ir suns. Ja braucot ar velosipēdu sastopies ar suni, turpini braukt mierīgi un bez straujām kustībām. Nepievērs sunim uzmanību. Ja suns tomēr seko un mēģina kost, uzņem ātrumu un centies aizbraukt. Ja suņa ātrums ir līdzvērtīgs tavam arī pātrinoties, saņem spēkus un skaļi dod stingru nē. Tas var suni pārsteigt, kas dos tev brīdi attālināties. Ja tomēr nav iespējas suni apbraukt un tev nāks nokāpt no velosipēda, vienmēr turi to starp sevi un suni un lēnām dodies prom. Ja suns maina virzienu, atkal novieto riteni starp sevi un suni un neizdara straujas kustības. Esi mierīgs, elpo dziļi un neļauj panikai pārņemt tavas emocijas. Nevēlamā rīcība. Nekliedz, nevicina rokas un kājas. Neskrien apkārt velosipēdam. Nepamet velosipēdu un nebeidz prom, ja tuvumā nav patvēruma, suns tev panāks. Tagad tu zini, cik ir svarīgi būt piesardzīgam braucot ar velosipēdu.